Mājas ir vieta, kur noris liktenis. Tur vien vieta prieks un smeldze, tur līgsma un lepnums, cieši blakus ar visdziļāko izmisumu. Tur zaudējumu smagums līdzās atkal jaunai cerībai un priekam. Reta ģimene mūsu mājās, kurā vecvectēvs nebūtu bijis strēlnieks, no kuras kāds nebūtu cīnījies par brīvu Latviju. Taču šī nav rēķināšanas stunda. Šis ir ceļš uz labāku nākotni, uz zaļojošu un ziedošu, augošu Tukuma novadu. Visi kopā vienā saimē, sākot no Kurzemes līdz Zemgalei, no Abavas Senlējas līdz Jaunpils mūriem, cauri Tukuma rožu dārziem, līdz Enguras ezera un jūras līča dzidrajiem ūdeņiem. Pati daba savijusi šos novadus un ielikusi šūpulī darboties gribu. Kandava un Kandavas novads ir spēcīga un neapstrīdama īsta Kurzeme. Kurzemes viduspunkts, kā debesu krāsas dzīslojums starp jau novāktiem un vēl nenovāktiem labības laukiem, dārziem, mežiem, Abava, Amula, Imula, kur dabas ota gleznaini iezīmējusi gravas, zilu vizbulīšu piebērtas, ko tā īsti mēs saredzam tikai ar sirdi, Abavas Senlēju laika skrējienā un relaksācijā. Kurzemes pērle Kandava. Kurš te vēl te grib apgalvot, ka Kandava varētu būt Zemgales daļa? Ko tādu apgalvot var vienīgi būtnes, kuras pilnīgi nemaz nezina savu zemes senvēsturi un savu zemes likteni. Mums viņa ir jāsargā. Sirdi neuzpērk kampaņas projekta izdevīgums vai kas līdzīgs. Šīs lietas uzpērk prāts un aprēķins. Tad kā gan iespējams, ja kāda reforma paģērē Kurzemi, atraut no Kurzemes? Kā? Tas būtu tas pats, kā atsevišķiem cilvēkiem no ģimenes pēkšņi teikt, nav pieļaujami nekādi iebildumi, jūs pāriesiet dzīvot pie kaimiņiem, tā izlemts un punkts. Bet mums ir savas tradīcijas, ierašas un godi, un runa ir par cilvēkiem un par cilvēku likteņiem. To var akmenī iecirst, un to var dziesmā izdziedāt, sargāt, kopt, cildināt un iestāties par mūsu dieva zemītes sargāšanu un neizvazāšanu. Jā, Zemgalē, te maizes klēts un citi meži, purvi, dīķi un lauku sētas. Arī Jaunpilī savas tradīcijas sargājams un kopjams, un Tukumam, Engurai, savas dziesmas un savi stāsti. Tā ir, mūs veido manas Latvijas daba. Egļu ieskautas šosejas lenta un ātri skrejošu mākoņu pilnas debesis mūs veido labajiem darbiem. Un veido tik spilgti, ka šos mirkļus atceras arī vēl tad, kad dienas sen aizzūd. Bet rūpes par cilvēkiem paliek. Tik skaudri sejā iecērtas skarbais Baltijas jūras vējš Enguras piekrastē, darot vīru sejas raupjas, bet godīgas. Un sudraba gaisma pārtop rītausmā, kad sirds tās izjūtas izteiks brīdī, kad meklēsim vārdus, lai kādam svešiniekam kaut ko pastāstīt par savu zemi, par savu Latviju, par sūri grūti kopjamo arodu no paaudzes paaudzēm. Šī ir vieta, kur pēc dabas ātro var noskriet pēc dabas lēnais, un pēc dabas vājais var uzvarēt pēc dabas stipro. Sprīdītis ar mazo pirkstiņu varēja nogāzt velnu, ar skaņām dancināt milzi. Šī ir vieta, kur sīkums izrādās kaut kas bezgala liels, bet lielais plašums līdz horizontam tiek apšaubīts. Ja reiz šo zemi un Tukuma novadu mēs sauksim par savām mājām, tad arī mums pašiem ir jādzīvo ar saimnieku sajūtu, ar atbildību un nešaubīgu pārliecību, ka šī vieta zem saules mums kopjama, mīlama, sargājama un ka mums rūp to darīt. Rūp darīt, nevis vienīgi prasīt un izmantot. Jā, darīt, gan caur lepnumu, gan arī caur sāpēm, apzinoties to, kas neveikts, kas veikts, greizi, nepareizi, to labot, mīlēt un kopt. Taču mīlestību un mīlestību uz darbu, ja tā īsta, nemaz neviens tīši necenšas nec pazaudēt, nec tērēt.
To cenšas vienīgi kopt, vairot un neapnīkstoši apliecināt. No šūpuļa līdz citam šūpulim, no visdziļākā avota līdz pašai visspožākajai zvaigznei, mirdzošai manas Latvijas novadu, pilsētu un pagastu izaugsmei. Spēkus liekot kopā.